Kā iemācīt sunim neraut pavadu? Neatkarīgi no tā, vai jums ir kucēns vai suns gados, pavads raušanu ieteicams atmācīt pēc iespējas ātrāk gan suņa, gan saimnieka labklājībai. Jebkādas suņu uzvedības problēmas labošanai vienmēr ieteicams konsultēties ar kinologu un suņa uzvedības speciālistu. Ja tomēr nav iespējas uzsākt suņa apmācību pie speciālista, bet ir vēlme uzlabot attiecības ar savu suni, ir daži paņēmieni, kurus apvienojot laiku un pacietību ir iespējams izmantot pašiem. Sākumā ir jāsaprot, ka suns pats nevar zināt, kā saimnieks vēlas, lai viņš uzvestos. Svarīgi ir iemācīties komunicēt ar savu suni, lai abi spētu saprast, ko otrs vēlas. Suņa apmācība vienmēr sāks ar saimnieka apmācību. Izmantojot pozitīvo asociāciju metodi, jebkuru suni ir iespējams apmācīt neatkarīgi no vecuma. Lai suns neraut pavadu, vispirms ir jāiemāca suni iet pie brīvas pavadas. To ir iespējams iemācīt arī enerģijas pilns suņus. Visa pamatā ir iemācīties sevi padarīt interesantāku suņa acīs, lai suns vienmēr skatītos uz saimnieku pēc norādījumiem. Nevis būtu ieinteresēts visā apkārt notiekošajā, neliekoties nezins par saimnieku. Izmantojot parasto neilonu vai brezentu pavadu, pastaigi ir jāuzsāk ar apziņu, ka sunim pastaigas laikā jāatrod saimniekam blakus vai aiz saimnieka, bet nekad saimniekam priekšā. Lai neiznāk tā, ka suns izvedas pastaigāties saimnieku, tā vietā, lai saimnieks būtu tas, kuram vajadzētu izsteidzināt savu suni. Viegla metode, kā atmācīt suni no vilkšanas, ir pastaigu laikā, kā suns sāk iet pa priekšu saimniekam un vilkt pavadu, vienkārši apstāties un nekustēties, līdz suns atslābina pavadu un atskatās uz saimnieku. Šo darbību nepieciešams apbalvot. Ja šī metode nestrādā, cits variants ir apgriezties un sākt iet pretējā virzienā un mainīt iešanas virzienu tik bieži, līdz sunim jūs kļūstat interesantāks par apkārt notiekošo, un suns sāk sekot jūsu kustībai. Apbalvot tik reiz, kad pavada ir brīva, un suns atskatās uz saimnieku. Vienmēr gan jāatceras, ka vienreiz iemācīts triks nestrādās, ja tas netiks atkārtots regulāri. Īpaši sarežģītos gadījumos ar lielākiem suņiem var izmantot korekcijas pavads kā gentle lead un krūšu siksnas, kurām pavadu pievienojam uz krūtīm. Dinozo, tava teritorija.